Tautas balss skatītājs Edgars mums atsūtīja video stāstu par Juglas dzelzs vīru, nekurš katrs ar savu ķermeni spēja izlaust ledu, ienirt un tā, it kā nekas nebūtu bijis, izlaužot āliņģi atgriezties virs ūdens. Video tapis Bābelītes ezerā un šķiet, vīrietis ļoti labi saprot, ko dara, un viņam šāda ekstrēma izklaide nav pirmā mūžā. Ziemas peldes cienītāji Latvijas mediķiem galvas sāpes nekad nav sagādājuši. Gluži otrādi, mediķi par šo ļaužu aktivitātēm tikai priecājas. Man ir ļoti patīkami skatīties uz šiem cilvēkiem, dažādu gadagājumu cilvēkiem, kuri tik azartiski nodarbojas ar šo peldēšanos vēsā ūdenī. Un īstenībā, kā viņi paši saka, tad viņi arī iegūst tādu spirtumu un dzīves prieku, un tas ir tiešām labi. Ziemas sporta veids, kad cilvēki pat peld distances ledainā ūdenī, nav nekāds jaunums mūsu valstī. Simtiem cilvēku gaida ziemu, lai savu ķermeni spirdzinātu aizsalušajās ūdens tilpnēs. Arī tukumnieks Jānis, kurš mums vairāk zināms kā reklāmas galvenais varonis, kurš aptiekā laimē ceļojumu uz Labzemi, ar ziemas peldi nodarbojas jau 2 gadus. Es tad paskrēju bišķiņ krosiņu, kaut ko paņēmu, un jau tā morāli jau gatavojās, jau pirms tam jau zināju, ka iešu. Un tad kaut kā iegāja iekšā. Es domāju, bet nē! Šodien, kad gaisa temperatūra liek aiz augstuma drebināties pat zem bieza apģērba, Jānis ir gatavs iekāpt āliņģī, kas tieši šādiem mērķiem izveidots vietējā Melnezerā. Vīrietis stāsta, ka sākotnēji par šo sporta veidu bijusi tikai interese. Ne jau cilvēki ziemā dodas uz ezeru, lai nomazgātos. Uzzinājis, ka šī izklaide dod ārkārtīgi pozitīvas sajūtas, vīrietis nolēmis izmēģināt, kā tas ir. Ūdens ir, es domāju, augstāks prātā, bet ja tu esi gatavs tam, es domāju, ka ir ok. Protams, viņš ir augsts, es nevaru to noliekt, es nevaru pateikt, ka viņš ir silts, tā kā tas ir vasarā. Bet, protams, ja tu esi tam sagatavojies jau psiholoģiski un lēnām pie tā pieredzes, tad tas tikai rāda labas sajūtas. Jānis uzsver, ka peldēšanās ziemā ir diezgan ekstrēms sporta veids, tāpēc ir jānoskaņojas un jāsagatavojas. Noteikti vajadzētu iesildīties, nevis taisnā ceļā lēkt pie zivīm. Mediķi pat iesaka sākotnēji aprunāties ar ģimenes ārstu. Šajā gadījumā vienīgi laikam ir jāievēro tāda mērenība, teiksim, un pakāpeniskums. Ja cilvēks ir nolēmis nodarboties ar šo te peldēšanos cauru gadu, tad droši vien kopš tad, kad vasarā beidzās sezona, peldēšanās ir jāturpina, organisms jāpieradina pie šīm pakāpeniskajām temperatūras maiņām, un tad, protams, ka nekādas, teiksim, pārestības veselībai viņš nodarīt nevar. Jānis Tukumā neesotu vienīgais, kurš vismaz 2 reizes nedēļā izpeldas saltajā ūdenī. Regulāri uz Melnezeru dodoties vismaz 15 cilvēku, kuri neļauj āliņģim aizsalt. Veselība uzlabojusies, noteikti. Tas ir, es neslimoju, teiksim, ziemā. Ja to dara regulāri, tad cilvēks neslimo. Noteikti vismaz pēc sevīm zinu, jo ir bijusi reize, kad es esmu pārtraucis uz kaut kādām nedēļām, 2-3 ziemā un esmu apaugstējies uzreiz. Peldes augstā ūdenī veicina vilmaiņu, tāpēc cilvēks jūtas emocionāli pacelāts un sprigans. Vasarā silto ūdeni nelietoju principā nemaz. Arī vannā es dušā nelietoju silto ūdeni, tikai augstu. Tikko sākās augstais laiks ziema, tā es atkal pārēju uz siltāku ūdeni vannas istabā, bet atkal eju uz ezeru un baudu tos prieks, kas ir no dabas. Vispirms ir tāds kā sastingums, tad, kad viņi iegremdēja šajā augstajā ūdenī. Un savukārt, kā kurš cits īsāku, cits garāku laiku ir tajā vēsajā ūdenī, un pēc tam viņš ātri izkāpj ārā, un tad pēc šī diskomforta viņi vienmēr dzer siltu tēju, sasildās, tā tad ir komforts. Tas kaut kas līdzīgs tām kriosaunām, par kurām mēs maksājam dārgu naudu. Vislielākais Jāņa sasniegums ziemas peldē ir piedalīšanās pasaules čempionātā, kas pavisam nesen norisinājās mūsu valstī. Tā bija tāda pirmā pieredze, no kuras es nevarēju atteikties arī tikai tāpēc, ka viņi notiek šogad tikai pie mums šeit Latvijā. Jā, es sapratu, ka man vēl ir nedaudz kur tiekties, bet, es domāju, priekš pirmās reizes es nostartēju diezgan labi. Stipri virs vidējā līmeņa, tuvu tiem, kas bija augstgalā.
Jau 2014. gadā vīrietis dosies uz Somiju, kur notiks kārtējais čempionāts ziemas peldē, kā arī tuvākajā nākotnē plāno izveidot ziemas peldēšanas cienītāju, jeb tā saukto roņu klubu, apvienojot cilvēkus ar līdzīgām interesēm. Vai klubs sauksies Tukuma Ronis, pagaidām vēsture klusē. Es gribētu ieteikt ar to nodarboties vairāk cilvēkiem. Noteikti arī tiem, kas pašreiz vēl domā, ko es gribētu tādu, vai man tur ir kaut kāds arī veselības problēmas vai kas, droši mēģināt un to darīt. Un es varu pilnīgi noteikti apgalvot, ka tas ir forši, tas ir patīkami, tas ir labs sajūts, tā ir veselība, tā ir daba. Man patīk. Starp citu, šāda veida aizraušanās sievietēm palīdzot ciņā ar lieko svaru, tāpēc dāmas viena pēc otras nolem izmēģināt savus spēkus ziemas peldē. Vecuma ierobežojumi šajā ekstrēmajā nodarbē nav, un ir zināms, ka augstais ūdens ziemā palīdz uzlabot veselību nevienam cilvēkam ļoti cienījamos gados. Kāds ir ūdens? Pārs. Inese Supe, Ilgvars Frīdenbergs, Ansbergs, Tautas balss.